Čau visiem! Gribēju jums atgādināt par to, ka mēs visi varējām klausīties otrdienā par savu sapņu pilnveidošanu, par savu mērķu sasniegšanu. Un gribēju jautāt, kā tev ar to sokās? Ja ne īpaši labi, tad droši vien tev vajadzētu piestrādāt. Ja tev viss izdodas, tad ar to arī apsveic. Daži atgādinājumi par to, ko varējām domāt. Un ir 3 lietas, kas tev var palīdzēt sasniegt savus mērķus, un lai tie mērķi nenomirst kaut kur pa vidu. Pirmais ir nešaubies par to. Otrais fokusējies uz savu mērķi. Un trešais nepadodies, ej līdz galam. Un pats galvenais tic tam, ko tu dari. Un šeit nu ir tas, kā es sev atgādinu par saviem mērķiem. Un iesaku tev arī izmantot varbūt kādus līdzekļus, lai to varētu darīt arī tu. Šeit ir mans dators, un man uz desktopa stāv mērķis. Tas man atgādina par to, ko es esmu pats nolēmis sasniegt. Tad vienmēr, kad es eju pēc tējas krūzes, tad man priekšā ir lapiņa, mans mērķis. Un tad, kad es eju dušā, uz dušas durvīm man ir uzraksts mērķis. Un tur, kur man jāsprāž kaut kas iekšā, tur ir mērķis. Neiet uz toaletu un tīrot zobus, tad šeit ir lapiņa ar uzrakstu, kā iet ap tavu mērķi. Un noteikti ir vēl daudz dažādas lietas, kā mēs to varam atgādināt. Tāpēc es radošs, es kreatīvs, un lai tev izdodas piepildīt savu sapni.